Negadījuma brīdi fiksējusi Rīgas pašvaldības policijas video novērošanas sistēma. Kadros redzams, ka auto brauc pa 11. novembra krastmalu virzienā no Vanšu tilta uz 13. janvāra ielu, kad pēkšņi veic asu manevru uz labo pusi un pa Kuģīšu piestātnes trepēm iebrauc upē. Aculiecinieki bija redzējuši, ka mašīnu vadījusi sieviete. Meklēšanas darbi turpinājās līdz 3 naktī un šodien no 10:30 līdz 4 pēcpusdienā. Meklēšanas darbus tātad apgrūtināja spēcīgā traume, kas ne tikai pašu šo automašīnu aiznesa ļoti lielā attālumā no notikuma vietas, tāpat arī apgrūtināja ūdenslīdēju iegremdēšanos, kā arī, protams, ūdenstilpnes vājā redzamība, jo jāsaka, ka redzamība šī ūdenstilpnē ar lukturīti 30 cm attālumā un bez lukturītes praktiski nav iespējama, līdz ar to tiek pārmeklēts centimetram pārvietoties pa ūdens gultni. Neilgi pēc 4 pēcpusdienā glābējiem auto izdevās atrast aptuveni 9 metru dziļumā un 200 metru attālumā lejupas traumi no negadījuma vietas. Glābēji izcēla no ūdens bojāgājušo sievieti, bet automašīnas izcelšanu plānots veikt rīt dienas gaismā. Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, iespējams mašīnā esošā sieviete īsi pirms negadījuma sazinājusies ar Vugdu un lūgusi viņu neglābt. Izmeklētāji šīs ziņas vēl pārbauda. Tāda informācija ir, bet pagaidām tas tiek pārbaudīts, un, kā es saku, izmeklēšanas interesēs, diemžēl sīkāk informāciju nevarēšu sniegt. Mums Austrumu pārvaldē ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma piederības pie grupas objekta. Tas ir 13. nodaļa noziedzīgi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību. Uz doto brīdi arī krimināla procesa ietvaros mēs skaidrojam notikušo apstākļus. Ir izvirzītas vairākas versijas, bet uz doto brīdi kā pamatversija varētu būt, ka tas ir iespējams, kā lai pasaka, nelaimes gadījums. Izmeklētāji noskaidrojuši bojāgājušās personību un sazinājušies ar viņas ģimeni. Pagaidām dienesti atturas komentēt, vai notikušais varētu būt pašnāvība. Ģirds Zvirbulis, Igors Stāts, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.